Šodien mums ir saruna ar cilvēku, kurš visdrīzāk pats nekad nebija plānojis kļūt par biškūpi, bet dzīve dažkārt pīspievērosim stostus, kas ir svarīgāki par plāniem. Aivars šobrīd dzīvo laukos, un pēc tāva aiziešanas mūžībā ir porievis bišu saivis. Es saku, ka nav bijis tam gatavs, pat brīžam šaubīgs vai uzporstēts. Bet es paliku. Es rūpējās. Un tāds ir kā cilvēks, kas nazabējis no pienākuma, kas redz savējūs un savējūs vajadzības, kas neizavierēja vieglāku ceļu, bet paliek pie bišu strūkā. Šodien mēs parunāsim nevien par politiku, bet arī par to, kā ir dzīvot un strādāt Latgalī, būt skolotājam, sportistam, biškūpjam un tagad arī kandidēt pašvaldības vēlēšanos. Sveiks, Aivar! Vasals! Vasala Latgalā, Vasala novadā. Kas ir grūtākais un skaistākais biškūpībā? Grūtākais, protams, ir rudens, kad ir jāsagatavo bitētis zīmai, ja attīmi tikai tāds zagīs, paņem to, ko jūs ir sarūpējuši pa visu vasaru. Bet, protams, tas ir visaldākais laiks, kad mēs redzam savu darbu augļus. Rudenī mēs arī jūs pabarojam, sagatavojam zīmē, jūs veiksmīgi porzīmojam. Pavasarī mēs atkal redzam, ka jūs darbojos, atkal lidai kļuvos, i turpināt savu dzēdi. I tas ir viens no labākajiem brēžiem, kad tu pavasarī redzi, ka viss notiek, i domāju, ka ir atsamodis. Ko tu no bitām esi izabūcies? Bits, tas ir unikāla būtne. Ar to, ka jūs ir kā viens vasalums, var izdomāties, ka katrai bitētē ir miligrams no tom smadzenēšo, bet viens vasalums veido kopēgu smadzeņu grupu, kas spēj darboties vienā sabiedrībā, i rūpēs katru par sevi, vienu par otru. Jā, protams, tur ir bišu mode, kas ir galveno, i visas saimnes uzdevums ir saglabāt šo dzimtu, lai turpinātu katru gadu jaunu pāvadzi. Katrai bitētē ir savs pienākums, ja citēji tu izpildē ar savu pienākumu apziņu. Tu zini posteidzoši daudz par bitēm, es pīminu mūsu sarunu. Tas ir fantastiski. Tas, ko bites spēj, kā jūs savus cenus būvē, kā jūs atsagrīžās savā saimī vai veidoja jaunus. Kādas tu paralēlis varētu vilkt ar cilvēkiem? Vai nav niedzēgi ar cilvēkiem? Kāds ir Snupvadā? Jā, noteikti. Te ir pieredze no manas ģimenes, kad arī mana gaita padzēvoja tolūkus, vītos, pabēja dažādos skolos, pabēja dažādos darbos, bet tomēr tas dzimtenes sauciens bija stiproks, ja šobrīd ir atpakaļ, ja atkal strādē. Mūsu novadā ir rūpējās par kultūras dzēvi, lai visiem cilvēkiem būtu pīpildienas arī brīvības laiks. Aivar, tev ir ļoti daudz pienākumu šobrīd. Kāda izavērās tava tipisko dīna? Man nav tādas tipiskās dīnas. Katra dīna ir jauns izaicinājums, katra dīna ir jauns saraksts par to, ka man ir ļoti plašs pienākumu loks. Protams, pamatdarba vieta man ir sporta skola, kuras organizē dažādus pasaukumus, plāno jaunus projektus, mēs arī realizējam dažādus projektus, bet paralēli es arī darbojos joprojām ar augšskolā, kurās esmu vairāk kā 20 gadus jau iekšā. Protams, tā slodze samazinājusies, dēļ to, ka mums ir optimizācijas dažādu studiju programmos, bet jebkurā gadījumā man ir darbs ar studentiem, vakar mums ir treniņi, joprojām es darbojos arī ar Mamanet komandu. Vakar mums trenējamies kopā, dēļ to man tā diena ir ļoti pīpildīta. Šobrīd pirmkārt ir organizējami dažādus sporta pasaukumus visā novadā, koordinēju darbu ar cilvēkiem, kas ir pagastām ģīnēbūs, kā arī realizējam projektus, kas ir no veselības ministrijas un arī no Latvijas atbalsta fonda. Aivar, kas tevi šobrīd visvairāk iedvesmoja dzīvi šajā darba skrējienā? Šobrīd visvairāk iedvesmoja jauni izaicinājumi. Par to, ka es esmu pieredzi vienmēr būt kustībā, vienmēr meklēt jaunus attīstības virzienus. Un šobrīd es redzu to īspēju, ka novadā, protams, ir daudz lietas sakārtotas, bet joprojām vienmēr var darīt labāk. Ja mums galvenais dzīves sauklis ir, ja tu gribi izdarīt labi, dari to pats. Par to es esmu šajā procesā iekšā un es meklētu uz virzienus, ko var uzlabot un vienmēr ir, kur attīstīties.
Dori pats nav sagaida no citiem. Vai ir kādi šobrīd konkrēti projekti, kuros tu gribētu aicināt iesaistīt, varbūt šajā vasarā, ko cilvēki paši varētu darīt? Piemēram, šobrīd Rīzeknas novadā tiek realizēts dzīvo veselīgi projekts, ļoti apjomīgs projekts ar daudzām aktivitātēm. Ir plānotas gan vingrošanas nodarbības pieaugušiem, gan jogas nodarbības pieaugušiem. Reiz, kur būs noslēgts īpietuma process, tā mēs izreiz pasludinosim, ka ir īspējā piezadaļātīs, kuros vītos tas aptvers visu novadu, jebkurā brīdī jūs varēsiet atrast informāciju sporta skolas mājaslapā, gan arī Facebookā, un varēs aktīvi piezadaļāties. Tāpat būs arī aktivitātes, kas ir saistītas ar izbraukumu veselības istabā, kur ir īspēja izvērtēt savu veselību, sirds veselību, nomierāt asinsspīdīni, izmērēt holesterīna, cukura līmeni asinīs, un arī būs dažādas citas izglītošās programmas. Tāpat arī būs dažādas aktivitātes arī bērnu un jauniešu. Man ir 55 gadi, man par vēlu bija saistīts sporta aktivitātēs. Es domāju, ka daudzi tai varētu domāt. Ko tu atbildēsi? Nekad nav par vēlu. Protams, šobrīd novadā pavasara laikā vispopulārākais ir agrofitness. Protams, tas ir saprotams, bet pirmā laikā, kad palīgā pirms ir vakari, kad ir visi doži astrodoti, novokti, var atrast to nodarbi, kas tev pateik. Tu vari atrast cilvēkus, kuri tev pateik, ir tavi draugi, jūs kopā varētu vai nu ir pastaigoties, vai atrast arī mūsu piedāvātos vingrošanas aktivitātes. Vienmēr ir īspējami aktīvāki, galvenais ir piezacēties no dīvāna, kas ir visgrūtākais, no pirmajā brīdī. Ko tu pats dari? Kāds tev ir sporta veids un kā tu sevi ar kādu fitnesu uzturi formā? Jā, protams, mans mīļākais šobrīd sporta veids ir volejbols. Rīzeknas novadā ir ļoti daudz talantīgu sievietu, talantīgu jauniešu, un volejbols ir ļoti populārs mūsu novadā. Man tas ļoti patīk, ka tas man jāizrauj, un es gribētu tiešām, lai novadā būtu spēcīga komanda, lai mēs varētu startēt Latvijas čempionātā. Es domāju, ka te ir ļoti reāli izpēja par to, ka mums ir gan jārāda cilvēki, mums ir treneri, mums ir infrastruktūra, mums ir vajadzīgs tikai atbalsts. Nepieciešamais atbalsts, protams, ir atrodams arī no privātajiem. Un es domāju, ka mums arī joturpināja sadarboties ar Rāzījums pilsētu. Par to, ka mēs esam kaimiņi, mēs esam viens otrā neatraujami. Un ļoti daudz cilvēki piedalās arī mūsu pasaukumos novadā, kas ir pilsētnieki. Un es domāju, ka kopā ar pilsētu mēs varam izveidot tiešām ļoti spēcīgu komandu un startēt Latvijas līmenī volejbola čempionātā vērīšanu. Es saku, kas tev šobrīd sola? Par ko tu novieni iesaistīti? Šobrīd man visvairāk sopa cilvēku apātija, cilvēku neticība. Par to, ka viņi saka, kas te no manis, ko tas jau lemšu. No manis nekas nav atkarīgs, bet tā tas nav. No katra cilvēka ir kaut kas atkarīgs. Galvenais ir iesaistīties un būt atbildīgam. Pirmkārt par saviem darbiem, par saviem vārdiem. Un te apātija, es domāju, ir mainām ar to, ka cilvēku piesaista pie vietējos sabiedrības, pie vietējos kopienas. Un es domāju, ka svarīgākais šobrīd ir veidot novadā iedzīvoto kopienu daudz spēcīgāku. Tajā kopienā ir iespējams gan apzināties informāciju, iegūt svaigāku informāciju, dalīties ar savu sopiem, kas ir konkrētā vietā. Un lielākā problēma, ka bieži vien cilvēki šo informāciju nesaņem, un mēs nesaņemam atgriezienisko saiti. Bet šajos kopienos tad arī izkristalizējās tos lielākos problēmas, kuriem jāpievērš konkrētā vietā uzmanība. Un šo informāciju mēs varam apkopot un meklēt risinājumus. Jo, kā vienmēr es saku, jebkurā bezizējā ir vismaz divas izējas. Teikumies ar cilvēkiem, es esmu dzirdējis, ka ir uztraukti par to, ka viņi nezinu, kā rēkoties kritiskajā situācijā šobrīd. Un novadā pie to noteikti arī jāpiestrādā, lai cilvēki zinotu, kā rēkoties, pie ko grīstīs, ja būs kāda situācija, ko mēs ļoti negribam sagaidāt. Bet vienmēr ir jābūt gataviem to. Vai tu vari nosaukt 3 vai 2 vai 3 galvenos projektus, kādiem tu gribētu piezakert
lai veidotu novada laboru? Manuprāt, viena no svarīgākajām problēmām, kas šobrīd ir jaunu cilvēku trūkums novadā. Un ir jādomā, kā mēs varētu piesaistīt jaunus speciālistus darbam novadā. Ir iespējams meklēt dažādas risinājumus, piedāvājot stipendijas, piedāvājot dzīvojumu fondu, palīdzot ar bērnu dažādu atbalstu programmām. Ja mūsu programmā ir rakstīts, ka mēs plānojam palielināt bērnu pieņemšanas pabalstu līdz 1000 eiro. Protams, tas ir vienreizējs pabalsts, bet jebkurā gadījumā tas ir nozīmīgs signāls, ka mēs gaidām jaunos ģimenes, ka mēs palīdzēsim viņiem pēc savas labākos gribas, lai viņi varētu šeit atrast gan savu darbu, gan arī savu dzīves vietu un atbalstīsim arī bērnus jūsu izglītībā. Par to, ka ļoti svarīgi, lai arī skolas būtu pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Jā, mums ir lielas spēcīgas vidušas skolas, bet mainoties demogrāfijai arī tī bērnus, kas sazināmosies, un ir jābūt spēcīgiem argumentiem izglītības ministrijai, lai aizstāvētu, ka mūsu reģionā pierobežā īpaši ir svarīgas arī mazos skolas, kas nes arī savu sociālo ietekmi. Un par to mēs noteikti izasosimies, lai būtu izglītība pieejama pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Jā. Otrs svarīgs moments ir attīstīt iedzīvotāju konsultatīvo padomu darbību. Te ir iespēja, ka uzzinot problēmas uz vietas, meklēt risinājumus un sadzirdēt cilvēkus. Un ļaut cilvēkiem izteikties, runāt par savu problēmu, un līdz ar to tas parādās to veidu, kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem uz vietas. Tas būtu noteikti svarīgi attīstīt arī turpmāk. Un trešo lieta, protams, ir sporta projektu attīstība. Ir daudz pieejami dažādi Eiropas projekti, Latvijas mēroga projekti, kur var piesaistīt finansējumu sportam, veselības attīstībai, un arī noteikti ir iespēja izveidot savu profesionālo volejbola komandu, kas varētu startēt Latvijas čempionātā volejbolā. Es domāju, ka tas būtu mērķis, uz kuru mums būtu jāiet. Un tas ir reāls sasniedzams. Noslēgumā pastāsti, kāds ir viens projekts tavā profesionālajā dzīvē, ar kuru tu ļoti lepojies? Jā, man ir bijis ļoti daudz projektu, gan zinātnisku projektu, gan celtniecības projektu, bet viens no svarīgākajiem projektiem, tas, protams, nav profesionālis, bet tas ir mani bērni. Protams, par to, ka vislabākais, kur var ieguldīties, tas ir mūsu bērnus. Jo te ir mūsu nākotne, tas ir mūsu atbalsts, ja es ļoti priecājos par to projektu, kas man ir izdevies. Tu stostīji, ka tu 4 reizes esi atsagrīzies studēt Vīnā augšskolā. Kā tai ir sanots un par ko tu atsagrīzies? Mana jaunība bija saistīta ar sportu. Es biju vieglatlētikā, biju Latvijas izlasī, un mans treneris sacīja, ai mocēties par juristu. Es te ilgi domāju, bet domāju, tomēr turpinošu savu sportisku karjeru un aizgāju studēt uz sporta akadēmiju. Un tā gadījās, ka tu veiksmīgi pabeidžu, tad mani paaicināja studēt magistratūrā. Nu, par ko nā? Jo pabeidz ar magistratūru pēc vienas reizes. I tad tas sāka strādāt augstskolā. Un vienā reizē bija tāda izvērtiešana, un prasīja, kad jūs plānojat studēt doktorantūru? Es teicu, uzasmījos, es teicu, pēc kādiem 5 pierakstīt atskaitē. Bet nekad nesaki nekad. Ja pēc 5 gadiem es izastojos doktorantūru, tu veiksmīgi pabeidzu. Jā, pabeidzu doktorantūru, protams, man galvenai darba pienākumi bija augstskolā tamā laikā, gan zinātniskajos projektos, gan darbā ar studentiem. Bet visu laiku man gribējās uzzināt vairāk. Pabeidzot fizioterapijas studijas, es redzēju, ka ir iespēja palīdzēt bērnam ar īpašām vajadzībām, attīstot jūsu vājākos posmus, tos vājākos īpašības un stiprinājot jūsu ikdienas īmaņas. Līdz ar to tas atviegloja vecākiem dzīvi. Un līdz ar to es varu palīdzēt gan bērnam, gan vecākiem, visai ģimenei, ja redzēt, ka viņi labāk integrēja sabiedrībā. Es gribēju pajautāt, tu esi daudz ceļojis. Un tu stostīji, ka tu visu ceļojumu sociās jau sporta sacensību. Tā bija. Vai tas nozīmē, ka sports ir iespēja ceļošanai, un vai tas varētu būt viens no motīviem jauniešiem iesaistēt? Un kas tevi piesaista ceļojumos?
noteikti ceļojums tai ir attīstības ceļš. Un tajos laikos, kad tas bija jaunis, tas bija vienīgais veids, kā apskatīt pasauli. Tajos laikos tikt ārpus Latvijas bija ļoti sarežģīti. Bet tieši tad, kad tas bija Latvijas izlasījumā, tad īspēja bēgļi, tas man iekrita sirdī, es redzēju jaunas vītas, jaunus cilvēkus īpazinu. Un es zinu, ka ceļošana noteikti ir svarīga. Es zinu, ka ceļošana ir svarīga katra cilvēka attīstībā. Un es domāju, ka sports tiešām ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam iegūt jaunus draugus, iegūt jaunu pieredzi, uzlabot savu fizisko formu un arī sasniedzot rezultātus, arī redzēt pasauli. Kāds ir bijis tavs trakākais ceļojums, piedzīvojums šajā vecumā? Viens no interesantākajiem ceļojumiem, protams, bija uz Ķīnu. Pateicoties vienam projektam, bija īspēja apceļot nelielu tikai daļu Ķīnas, iepazīt jau kultūru, iepazīt ļoti dažādus interesantus ēdienus, jo ķīnīši ir izamocieši apjāst visu, kad napēst, kad pēktaļi. Es gribētu, lai tu pastāstītu par kādu taviem privātajiem ceļojumiem, kad tu samet visu ģimeņu mašīnā un jūs braucat, kur acis roda. Jā, to mēs atceramies ar ģimeni līdz šim brīdim, kad mēs braucam pirmo reizi uz Tatrinu. Un toreiz mēs ceļojam ar busiņu un guļājam arī busiņī. Un tad tas bija gadījums, kad mēs nakšņojam vienā benzīna tankā, un no reita bija ļoti tura, un tāds suņēts tie mūsu sagaidāja, un es aicināju sievu, lai aiziet ar to suņēti sazasveicinājos, lai mēs varētu tikt turā no to busiņa. Tikot? Tikam orā, ļoti veiksmīgi. Labi. Noslēgumā jautājums, kuriem tev ir 20 sekundžu laikā atbildēt. Ļoti odri. Čais vai kopējs? Čais. Pierts vai azars? Pierts. Pilsēta vai lauki? Lauki. Domnedīna vai sazdiņa? Sasniņa. Drovā ar bitām vai diskusijā ar deputatiem? Noteikti drovā ar bitām. Kas kaitamāja vairāk, birokratija vai dunduri? Birokratija. Vai ir kodņibējis gadījis izdzēst kādu vajadzīgu failu no datora? Nā, tas nav dēļ. Kur tu meklēji mīru, kaut kas kļūst par daudz? Piertība. Kurš darbs saimniecībā tev pateik vismazāk, kurš visvairāk? Kurš tev dzīvības vairāk ir iedvesmojis un ko tu esi no jau mocījis? Mums treneris. Es mocījos mierpīcēbu, ka mierpīs tev tas jāsasniedz. Ko tu sacētu cilvēkam, kurš domāja, nekas te Latgalī vairs nazavaļās? Lai atbrauc uz Latgali, es aiznes vārdu. I tad redzēs, ka Latgali dzēvoja, ja es atsatīstos. Par ko tu palīdz dzīvot un darboties itā, nav streikā vai orzemēs? Šeit ir mana vieta, es esmu atradis sevi, es esmu atradis savu ģimeni, un es esmu priecīgs par to, kā es esmu šeit, un es varu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Kādu novēlējumu tu gribētu dot saviem leģcilvākiem Rāzaknis novadā? Es gribētu novēlēt cilvēkiem pirmām kārtām noticēt. Noticēt sev, noticēt, ka viss ir iespējams, un viss ir tikai mūsu galvos. Ja jūs sacījāt, ka viss ir švaki, ka mēs nevaram, kā es nevaram, tas arī notiks. Bet jūs sacījāt, ka jūs varat, jūs darat, tas arī būs. Ja jūs ir kādas idejas, kā mēs varam kopā uzlabot dzīvi mūsu novadā, rakstīt, zvani, atrodiet mani sporta pasaukumus, es būšu gatavs ar jums padomāt, padiskutēt. Un es noteikti zinu, ka mēs varam kopīgiem spēkiem izdarīt vēl labākus darbus mūsu novadā, jo viss būs noteikti labāks. Paldies par sarunu un uz tikšanos 7. jūnijā, bet arī pēc tam. Jā, noteikti. 7. jūnijas ir ļoti zīmīga diena. Protams, ir vieniešanas, bet tā ir arī mana dzimuma diena. Tā kā aicināju ciemos. Aicināju gastos. Aicināju gastos.